Noteikti nevienu reizi ir nācies vērsties un meklēt palīdzību pie ārsta, speciālista. Un arī mēs, kā fizioterapeiti, vēlamies pastāstīt, kuras ir tās tādas svarīgākās pazīmes, kad noteikti vajadzētu griezties pie fizioterapeita pēc palīdzības. Kā viena no pirmām pazīmēm, tās ir sāpes muskuļos, kas nepāriet vairāku dienu garumā pēc fiziskas slodzes vai fiziska smaga darba. Kā nākamā pazīme, kad noteikti varētu doties pie fizioterapeita, tās ir muguras sāpes, un tā ir viena no izplatītākām šīm te pazīmēm. Nākamā pazīme būtu, tās ir regulāras, hroniskas galvas sāpes, kas nepāriet vairāku nedēļu garumā. Un kā nākamā pazīme, šīs ir sāpes, kas rada diskomfortu, tātad sāpes muskuļos, sāpes locītavās. Un kā viena no izplatītākām pazīmēm, tā ir grūti noturēt taisnu muguru, stāvēt vēlme sakumpušu muguru, un paskatoties spogulī, mēs redzam ļoti sliktu stāju, vai sliktu varbūt tās stāju redz kāds kolēģis vai paziņa pamana no malas. Un fizioterapeits, atrodot šīs likuma sakarības, iespējams starp muskuļu disbalansu un asimetriju, noteikti radīs pareizo arī šo tehniku, lai šo stāju uzlabotu. Ja tev liekas, ka kāda no šīm 5 pazīmēm varētu būt tev, tad noteikti vajadzētu griezties pie fizioterapeita.